saņemt. Metāliska. Ak tā, tas vecās Paulienas īrnieks. Saka, ka es to protams. Arī par kādu selotniešu nodas. Man viņš nepatīk. Pārāk slimīgs. Kalis tu skaidri zini? Nu, kā es varu zināt? Dokuments vēl neesmu prasījis. Nu, kā es tu protas? Nu, nezinu. Esmu redzējusi. Kā tu domā? Viņam daudz naudas? Nu, kā es varu zināt? Es otram akā nelienu. Nu, ja gribi zināt, aizēju pajautāt pats. Tu uzreiz tik pajautāt divus vārdus, 10 namotu preti, tādu pūs. Nu, nekas. Parasti nedomāju, ka viņam būtu daudz naudas. Gribēju, ka viņš no vecās Paulienas aizņēmās. Daudz? Nu, kā es varu zināt? Un kopš kura laika policijai ir jāzina, cik kurš daudz tērē un par kādu naudu dzīvo? Apkurs. Interesanta skaņa. Ja tās nebūtu mana drauga mājās, varētu padomāt. Ko varētu padomāt? Varētu padomāt, ka tas jūs īrnieks, viņš taisa viltotu naudu. Viltota nauda! Tas gan būtu labi. Naudas kaltuvē paša mājās. Nu, kad naudiņu ievajagas, paņem tik, cik vajag. Forši dzīvīte. Dzīve cietumā. Naudas viltošana ir krimināls sodāms akts. Kas? Kāds vēl akts? Nu, akts saproti, kad tu vienreiz beigs par cilvēkiem ņirgāties. Smējies. Tāpēc jau tev neviens nevar ciest. Tāpēc arī Jānis tev pacēl. Ko? Saimnieks teica pacēl? Ne, nu, tieši tā jau neteica. Tad mani padzēl. Vai tu neteiksi to? Mani padzīt! Kā vai zināšanai, es biju tā, kura nolēma aiziet, bet viņš bija tas, kurš lūdzās. Labas rādniece, labi sastrādāšas lielā alga. Mani padzīt! Šodien pat jau kralāšu nāc un braukšu prom. Gluži jau tā nebija. Es ar viņu vispār neesmu runājis. Jā, un ko tad jūs vakarā abi divi tā darījāt? Kolektīvi klusējāt, jā? Mēs... Par ko tad jūs abi divi tā nerunājāt? Neko īpaši par šo. Par tevi. Par mani? Un par mani būtu kāds runājums? Jānis man palūdza noskaidrot, uz kuriem tu dosies un kāpēc. Kāpēc? It kā pats nezinātu, kāpēc. Ja jau jautā, tad jau droši vien nezinu. Un zini ko? Jūs visu laiku savā starpā plēšaties. Es kā tāds muļķīgs pa vidu. Varbūt varat izrunāties paši vienā mājā dzīvot. Nu, ja jau gribi zināt, tavs draudziņš taisās precēties, bet tev aizmirsa pateikt, ka labākais draugs skaitās, ko būs jauna sieva, jauna valdība. Nu, es jau te pa vidu netaisos maisīties, braukšu šodien pat jau prom. Jā, precēt, kur tu tādas muļķības saklaucies? Tava draudziņa māte man pateica. Mans bērniņš drīz mājās sievu vedīs, Lekaunu Andepolīti. Tāda jauka, tāda mīļa un tik bagāta un tik labi saglabājusies. Kāda Kārla pagājušā gadsimta. Apjautājies, kāpēc aiziet? Pasaki viņam, ka arī es taisos precēties. Tu precēsies? Ar ko? Vai tad nav ar ko? Tevi precējuši draugs, ko tu par to saki? Nu, vai tad cilvēks formas te tā precēties, nevar? Sabučos, un tādā lieta darīt. Tas ir pret reglamentu. Vai nu jau pret reglamentu, nu tad jau tā precēšanās sabučoties jau mēs nekā.
Jānīt ir ar skaidru morāli. Morāli? Un kur tad bija tava morāla pagājušajos Jāņus? Neatceries? Kādos Jāņus? Neatceries, kādu smuku pilsētieci ar valenu visti un jau sādi zem tiem kādu šūmiņiem. Neatceries, jā? Es atcerējos. Man ātri tur jāskrien vienu lietu. Kā jūs kuriet? Labdien! Vai jūs ar policistumus šajā pusē? Vai tā kas briesmīgs noticis, kas nopietnis vai? Nesatraucieties. Nekas īpaši svarīgs. Jā, nekas svarīgs. Mēs jau tikai pārunājam par morāli, reglamentu un precēšanos. Vai, tātad jums tā kā abi precasties? Tā neprecēšos! Nu, neprecamies jau neprecamies. Mēs jau tikai izmēģinājām, bet Juris jau nekam tādam nav radīts. Jā. Nu, varbūt gribiesiet kafiju. Ūdens vēl silts, Juris aizskrēties. Viņš vai, tas gan būtu jauki. Trāku dieniņ tad bija. Un kur tad šī tā jāsteidzās bija? Vai tā kas nopietnis? Un tev jau, protams, neko nepateica. Kā nepateica? Pateica. Pateica gan. Tikai tas ir valsts noslēpums. Vai, dieni, tēti, valsts noslēpums, vai tad tik traki? Valsts noslēpums. Bet, man, ka tu vari drūkštēt, vai tais kādam koč vārdi būtu bildusi? Mūsu protestā kaļot viltotus divnatniekus. Tad ne pie mums, mūsu ciemā. Pie mums gan. Un Juris tagad apbraukā mājas un skaita konservus. Vai tad turēt mājās konservas un kāds noziegums? Nu ne jau konservi ir pie vainas. Vainīgas ir tās metāla buņģas, kur tie konservi atrodas iekšā. Nu, skaidrs, tur, kur daudz konservu, tur kāja viltotus divnatniekus. Vai tu dievi tēti? Nepirkšu vairāk nekāds konservas, ka es vēl nesanāk domāt uz mani. Nē. Bet vai tu Diāni te man nenes cauri ko? Par tādām lietām jau nemēdz jokot. Un Juris man pats teica, ka jūs neviena vārdu vai vainīgie nepaspēja pierādījumus iznīcināt. Tu dieni tēti, par tādām lietām tad nevar apkārt runāt. Nē. Bet, ja nu vieni kaimienai ko, man tad bija jāpabrīdina par tiem konserviem, Kaimiņienei var, bet citam ne vārda. Šit tādi jaudu, tad neticēšu, kad stāstīšu visiem. To te nauda. Ai, bet ne jau tāpēc es nācu vēstule ierakstīta. Man tad parakstīt vajadzēs. Ai. Un vēl pagastā tad runā, ka tavs saimnieks sieva mājās pārvedz. Vai tā ir? Kāpēc jūs tā domājat? Viss pagasts tā runā. Lai kā un Andropolinīt, tu kā, tad tu neko nezini, ko. Nu, labi jau būtu, ja nezinātu. Man gan tas sievišķis nepatīk. Un gudīgi vecāk par mūsu Jānī. Gan bija tāda. Neprecēs, tā viņš nav spējis. Ne tā. Dažs labs tādas naudas dēļ būtu gatavs mironi apsūdzēt. Mūsu Jānīts gan nav tāds. Nē, redzi, viņam pašā sava māja. Lielākā cūkferma, visiem apbalvojumiem, visā novadā. Nē, neprecēs viņš. Nē. Zini, vēstule ierakstīta. Tā tad nopietni. Būs no darba biržas. Būs man aizstājienu atraduši. Tā tad tev atlaiž gan ko. Nekād nebūtu ticējies, ka Jānīts ar tev tā izrīkosies. Jūs tam tik labi sapratāties. Mani atlaidīs. Es pati aizeju. Vienmēr esmu teikusi. Tevi tava mēle postā iedzīst. Un ne? Tāpēc.
teici, neatpalīšu? Jā. Es tā vienu brīdi padomāju, ka jūs tā abi apprecēsieties. Tāda jauna priekšmeite, un viņš tāds sprauds vīrišķis. Nekad nedomāju, ka viņš ar to Leitkalna antropoīdīti. Dievs, pasāka. Vai tik tas nav jūs kaimiņu Jopciks klapa, laiž pa kalnu kā dumbiem put? Dieviņ, tētiņ, patiešām, būs no māca pralaizvaities. Jā. Vai negaidīt vēl kādu došanu? Ko tu šitā? Labdien, Jopcikiņ, man klājas ļoti labi. Paldies, ka vajadzēja kā tev. Par ko tu runā? Tu neesi pārstrādājusies? Dievani. Jopcikiņ. Man ir kāds liels lūgums. Nu kāds tad? Vai tu viņai te jāsēž? Dievani, tu zini. Es neko nezinu, Jopcikiņ. Vai tu jums mājās neatrīsies kā pāris lasīts? Tu zini kā. Mājās noteikti kaut kas ir, jā. Tu zini kā. Man māte pārstrādājusies un visu naudu noslēpusi. Un man pie dvēselītes nekā pēcīs. Tā man tik slikti, ka arī atvies nost. Vai, Jopcikiņ, tu man pārāk strauns izskaties tādai nost miršanai. Vai te jums tiešām neatrīsies? Kā saka, profilakses nolūkums. Ko jūs tur runājat? Par medicīniskas dabas jautājumiem saistītiem ar paģiru lāpīšanu. Kāpēc tev uzreiz tik prasa? Kam negadās? Jā, kam to negadās? Bet nelēm jau tā, ka tev gadās pārāk bieži. Vai tiešām jums nekā nebūs mājā? Mājās jau noteikti kaut kas ir, bet tikai vecā praulienai savas kopumu to mantu ir tā noslēpusi, ka iezīmē pati atcerās ko. Tāpēc piedod, draugs. Es tev žurnīju, nekādi nevar palīdzēt. Sirds tev? Un dvēseles arī tev nav. Tu neesi cilvēks. Tu esi. Dievīgi. Tad iedomīju, ka ātri nopīdus tepat uz vietas. Vai te šitās miršanu izskatās? Cikiņ, uztaisīšu no labāk kātrupīju. Zini? No rīta man zvanīja tava māte. Un teica, ka tu kā no rīta gājis uz kūti, tā pazudis. Bet visdīvainākais ir tas, ka nēsi ir tur pa kūtī. Bet tevis gan nekur nav. Vai nav sanācis gadījums ko? Tiešām laikam būs drudz pievēties, tad paskaties, kā labstrīds. Vai, Jopcikiņ, es to roku drudzu liktu pie malas un pasteiktos ar kafijas dzeršanu. Kāpēc? Labdien, kaimiņiem! Vajā! Uz redzēšanos, Jopcikiņ! Uz redzēšanos! Līdīgi avīzīgi! Uz redzēšanos, pasniedzīgi! Tik dārgs paliek tais veikalos. 3 nabaga zemnieciņi vairs neko nevarēs atļauties nopirkt. Būs vai no bada jāmies taisni nost. Jā, bada laiki vairs nav tālu. Diana, kas tev te tikko notikās? Es to vien redzēju, ka 3 cilvēki izmetās no mājas un teciņi vien prom uz kaimiņiem aizskrēja. Visi prātā kolektīvi sajuka. Tev vēstule pienākusi. Ierakstīta. Būs man beidzot aizstājēji atraduši.
Ne, nu es meklēju nekā. Tu pati gribēji prom iet. Un kādam tad fermā ir jāstrādā? Tu jauno strādnieku sāki meklēt, pirms es izlēmu aiziet. Tu pati teici, ka vienai par grūtu, ka palīgu vajagot. Un es, lai tev darbu atvieglotu, slodzi samazināt. Jā, protams. Netic, es tikai to labāko, lai palīdzētu. Jā, protams. Tu zini, ko Vilks teica, kā pirms viņa apēda? Neuztraucies, tev nebūs jāpārdzīvo vecumdienas. Vilks, nekur nevilks. Es ar tevi nestrīdēšos, lai kā tev to gribētos. Vai saimniecība? Vai tik jums acis tādām lietām nebūs par tūšu pieaugt niegādājums? Izdarējas tā, ka atpestī mūs no tās trakās uz mūžīgiem lancīm. Tiktu vaļāk. Nu, jaunā strādniece no Rīgas ieradīsies ar pēcpusdienas autobusu. Nu, pēc brītiņa jābrauc pretī uz kocam pietur. Un es tevi krāmēt mantas. Vai krāmē vien? Es vienreiz no tās trakās vaļāk. Strādniece no Rīgas. Nevienam te apkārtnē pat no pilsētas nav. Uzreiz var redzēt, kādu mēs saimnieki, ka paņemam šādu, bet no pilsētas un vēl no Rīgas. Tā būs kārtīgi strādniece. Tad tev tikai vēl vajadzētu apprecēties, un tad dzīve būs pilnībā sakārtotā. Apprecēties? Ar ko apprecēties? Tu aiz vecu un galīgi nulles kļūs. Pat nesaprot, ko runā. Kā nesaprot, ar ko apprecēties? Ar Leikānu Andropolīniju, no ar ko tad vēl citu? Liec tu man mierā savu Leikānu Andropolīniju. Tu cilvēks ar tādu vārdu vispār dzīvo? Vai te jau sakrāmēji? Neuztraucieties, krāmēji. Nu, uz kur tad tā skriesi? Precēšu. Ko labāk izdomāju. Putrota te. Kādus zelta kalnus tam pasaulē sagrāksi? Ja mums jau vēl slikti, vai ne? To mūsu jauno īrnieku neesi manījusi. No manījusi neesmu dzirdējusi gan. Juris domā, ka... Tāds Juris, tas policists, Juris Justīns. uzreiz teikuši mums putrota, te vienu no otru, tad trešo kārtīgs cilvēks neko saprast nevar. Ko tam vajadzēja? Saimnieka vajadzēja. Pie manis precībās brauc. Nu kā es varu zināt, ko viņam vajadzēja? Darba darīšanas. Viņš lūk izmeklē kriminālu lietu sakarā ar to jūsu īrnieku. Viņš kaļoja viltotus divlatniekus. Jā, kā var runāt par tik izsmalcināti, pieklājīgi un labi audzināti cilvēki. Tas ir pilnīgi nepiedienīgi. Jā, un cik piedienīgi ir nemaksāt par īri? Nu, viņš to nemaz tā jau nedomā. Nu, pasaki, kur ta viens cilvēks tāds augstu pacilās, var domāt par tādām piezemētām vietām, kā nauda vai īres maksa. Zini, es pati viņam tā smalkjūtīgi, tā pieklājīgi caur puķītēm mēģināšu atvaicāt. Nu, man jau šķiet, ka te ar puķītēm nebūs līdzēts, vai kā ar gobi pa galvu, i tad iesvarslāt. Diana, vai tu vienreiz beidzi, kā tu vari runāt par tik smalkjūtīgu cilvēku? Jā, nu smalkjūtīgs viņš tiešām ir. Tik smalki jūt, ka var iztikt cauri nemaksājis. Beigās ir pazudīs, i ar visu smalkjūtību, i labo audzināšanu. Vai tu gribsies vienreiz? Klāt ir atbraukuši Rīgas strādniece. Jā, kas te
Iepazīstieties ar manu māti. Māte, šīta nu ir tā mūsu jaunā strādniece no Rīgas. Šeit skaisti. Es to tieši tā iedomājusies. Vecas lauku mājas, ābentās paldies, iedien apsniedzis. Un vecas sirma māja. Dzīvoši pēc mūsu sēžtīgumiem. Ziedādama zāļa. Es tikai izskatu neprotu uzusavāt. Vai tas jau nekas, vai ne? Un ieši ganībās, kā mazā Annele. Un govis, tādas rāmas, lielām balgām acīm. Mēs kopā neesam ganībām smaržodams pēc krēmiem. Tas būs tik skaisti, romantiski. Nu jums būs īsta pilsētas speciāliste. Un tieši tāda, kādu vajadzījāt. Dieni, nu, vai tu to prombraukšanu nevar atlikt uz kādu? Varētu 100 jauku te viņas izstāt. Sīta! Tu mani dzirdi? Sīta! Jāiet dušies nālepļau! Tu izskati, paņem kādu tu taisies tev! Sīta! Nē, nav tur! Otrā laukā, tu taisi lūdzu lāpoli! Nu, tu mani dzirdi? Kas te jums te šodien notiek? Visi pūš, visi elš, katrs savā stūrī. Kā katrs savā stūrī? Nu, pie kūtas satikt to jauno meiteni. Sīta aprunājums, jauka meitene. Jauka, ko neteiks? Ne cilvēks, bet staigājoša katastrofa. Lūkas viņa ir. Nu, ko jūs tik ikni? Viņi taču jums neko nedara. Nu, tikāk jau arī. Jums jau visu dienu kopā ar viņu nav jābūt. Te jau traks ir paliktais dusmām. Ko vajagā? Kāds ūdens vajadzētu? Paņem tur ūdeni. Nu, ar glāzi ūdens jau nekādu lielos kādu nodarīt ne. Stop! Priekšu pasaka, kam tev glāze ūdens? Vecā saimniec man godu pacietīt. Tad es tikai nezinu. Ūdeņā man piedāvāt parasto vai minerālu ūdeni. Ārā! Nu, ko? Jauka mīļa meitene? Palatīga pilsētas muļķi Lūkas viņai ir. Nekas taču nenotika, bet tu uzvedies tā, it kā viņi būtu uzlaidus gaisā tavu istabu, nu? Aha, nekas nenotika. Gaidīsim, kamēr notiks. Lūdzu, ir kaut kāds nenotiks. Kas tas tā būt? Jāsanā arī dienestiem. Mēs aiziesim bojā. Nu, kā tev var rasties toksiskā nopulka? Nesaprot, nu, tur nemaz gāzes balonu mājā nav. Vai gadījumā tā tas par nopuldu nav cūku pūtī? Cūku pūtī? Jā, tā drausmīgā smaka. Tā ieskrēja, tā aizpitās un gandrīz nomiru. Smaku? Tu domā, ko smaku, kas ir cūku pūtī? Man liekas, jums ir kaut kas no kārtībā ar kanalizāciju. Aizdambējusies. Smājās atkārtīs bija, bet tu tā jau nesmirdēji. Es tev tūlīt visu paskaidrošu par šo kanalizācijas sistēmu. Tu paņemsi dakšas, ķeru un būsi šī kanalizācijas sistēma. Tas ir tikai teikt, man būs jātiek būs no tiem mēsliem. Pašai ar savām rokām? Nu jā,
Senders tikai paliek par kropli uz mīnu. Diana. Sīnā, tu labākie, pēc brītiņa mēs ar Diānu iesim tev palīgā. Sinta, tu labākie, mēs pēc brītiņa iesim ar Diānu tev palīgā. Es neesmu nekāda bērna auga, un man pašai darba pietiek. Es tavā vietā priecātos, ka palīgs uzrādīs. Jums abiem jānomierinās, jāievelk zilā elpa un jāizrunāja, es jūs vietā darītu tā. Apsēstos, viens otram pretī un izrunāt viss, kas uz sirds sakrājies. Bet par to jauno meiteni neuztraucieties. Es par viņu parūpēšu, aprunāšos. Un ko gan viņi tik īsā laikā varētu sadarīt? Šis tās skrēja. Tā tev! Kā vaļā tikušas? Galīgos spēkiem viss. Vai viņas savā vaļā tikušas tās tūkas? Vai nebūs kāds gračīgs spēka atgūšana? Nē, nu, grāmatus, te man saks! Kā nav, tikai toju! Tu izturēt vairs nevar būt. Aizsā dienas laikā, tad domāju, Mēs arī visi viņus te ganām. Kur tu paliki, tad tās cūkas atkal izmuka? Nu, fiksi taču nāks. nē, nu, ko tā tu te vēl? Es tā kā vīzi apmešu, bet labāk iet tās cūkas gadīt. Klausājas te visādā, kādi nav tīkums un varbūt
Kā? Kas tad tev? Mēnes esi palicis, vai? Man māte pat ārā. Es godu vārdu tev, ka nepostīšu. Nu, kad tu savu solījumu returi? Šī jau tur sienā neredz. Un pēc šitādas skriešanas pat mācītājs graķīti ierautu. Kur nu vēl es? Jā, nu kur nu vēl tu? Profesionāls dzērājs. Profesionāls? Nē. Es jau tikai amatieris. Profesionāls tas ir cits jēdziens. Saprot, es reiz vienu vīru pazinu. Tas varēs vaini dienā izdara un pat neuzkodā. Nē, nu, lai gan ir tikai amatieris, lai tā man žēl. Nu, es teiktu, ka viņam gan neveiks. Ko tā jūs jau sākuši? Nu, mēs ne, Jopciks no amatiera par profesionāli mācās. Nē, mums aprunāties vajadzētu. Nu, ja jau gribi runāt, parunājies ar sevi. Gudrs cilvēks, sapratīgs. Un tā visu laiku. Es viņai vienu vārdu, viņa man šķērsām pretī 10. Es vienmēr gribu labāk, sanāk tikai sliktāk. Es nesaprotu, kas ar viņu notiek. Nu, ja jau tā godīgi, man liekas, tev visai patīk. Es tavs draugs neko nezinu. Ne tikai par vedēju, bet pat uz kāzām mēs uzaicinās. Kādam kāzam? Ko tu runā? Nu, te jau es viens visu tikli runā. Tu un šitā Andro. Tu pats zini, viņš tak jau kāzas lēkšu jo. Kādas muļķības? Tas viss izdomāts, tas viss ir izrunāts. To tu man nestāst. To tu Jāna izstāst. Un pirms viņa vēl nav uztaisījuši vēl sapvērsās. Un es vairāk pēc tam meklēšu, neiešu, man neprasa. Viņa tak man puču gribēja. Muļķības! Nu man arī jārunā, lai paskatās. Kas tas? Jūs kā būtu pelnījis. Un tās cūkas. Bet no otras puses, nekad tik jautri šai pārējām nav kā visu. Sabiedrība labāk. Es smējies ietver mani, bet pilsētā tāda nav. Nu, tas gan būtu dīvaini, ja pilsētā kāds cūkas turētu. Pēc lauku strādniece un tu galīgi neizskaties. Ar ko tu agrāk esi nodarbojusies? Es biju šuvēja, bet tad fabrika bankrutēja un viss. Šuvēja, jā, tu saki. O, tas tā nelāpi. Kā tu uzlāc pie šuvējas? Varēs visu, ko salāpīt, sašūcātaisīt, pārtaisīt. Eka, varēs ietaupīt. Mūsdienās tas ir svarīgi. Jā, to tu gribētu man, lai Sinta to vien darītu, kā visu dienu tavas vecās lupats lāpītu. Sēnieks sauc, Sigāns pazuds, šķirnes no dārgagiem. Nu, būs no aizgaudījis, protams, un tev pat kūtī arī jābūt. Sēnieks tāpat domāju. Nav, mēs visur izmeklējamies. Nav nekur. Slikti meklējāt. Es apsolu,
Cūzi, pirkstus logas, neko neesmu patlikuši, šī nav man, man viņš ir pazudis. Paldies, mums. Es gājušies grieži. Nu, tāds darbs. Juri, nu labi, ka tu vēl te esi. Kas notiek? Sievēns man pazudis, dārgs sievēns, baltu naudu maksāja, un tagad tā kā atkā iekrits, kā gaisā izkūpējis. Pirms pāris dienām bija pazudus viss ferma. Tagad viens sīvēns. Kas tur uztraukties? Nē, nu vairs nav joks, šoreiz nav joks. Dārgs sievēns, nozagts! Nē, nomierināsimies. Nu, iesim pameklēt vēlreiz, un ja tad neatradīsim, tad arī sāksimies. Nu labi, iesim vēl. Tas jums tā cauri neies. Ko tu te vēl visu darbu, tad padarīt varēja iet mājā? Esi nolīgs par naudu un par pusdienām. Tagad es tevis. Uzdies, vēl neviens nav taisījis, tev būs jāiztiek ar tiesmaizēm un to kārtību. Un tā citu nekā nav. Nu, tā runā tā kā mājā, tā kā restorānā pārtiktu vai. Es gāsinu, ka no tuki tīrīga kļūda. Lūkšādā nevarēja. Jānomazgājas kārtīgi. Ar rītu par vakaru. Ja taupīgs varēs iepes ūdeni. Taupīgam jābūt. Vēl tik attikus visu reizi. Ja? Lielie nav. Mazāk nevarēja. Tā maz nebūs vai. Vēl. Ēdīšos kāpī. Atceršos kāpī pārdīšos. Jā, žēl, pat nevar saīsties, jokts viņa vietā. Sēdes te pie galda. Un tagad viss tas skatājas. Viņš sīvēn nozaga. Nu, nezāk tā, jūs sīvēni, nezāk, nu. Nozaga gan, Jānis šorīt jāatrad, pats piedzēries guļ kā cūks, sīvēns padusē blakus. Nezāk, Dievs, man liekas, Kurš piesi? Tagad nāc sēdi pie galda, rakstīsi stāsti, rakstīsi protokolu, viss kā pienākās. Jo ļaudis teiks mīļo pasauli, viņu jebko mums runās tagad. Nē, nu uz kaimiņus apzāk. Tik nestrūki, nē, patīk iztukināt. Ietumājies kā vairāk neko. Māri, tu pagaidi, nejaucies. Nu, ko tā, jokcīgi? Tā tad sāksim. Stāsti, kā sīvēn nozaga. Nu, runājiet. Gribējāt šmorēt pats vai pārdot? Nu, nē, ne šmorēt, ne pārdot.
Jopcikuks es prasīšu runāt nopietni. Tā tomēr ir zeltība. Nevis cirkša runājošana cūkā. Jācik. Tā. Nu, tu esi tā kā sastāvdaļas. Es neesmu vainīgs. Māte vainīga. Mātu jūs piespiediet kaimiņam dakt sivēm? Es tev rādīšu. Piespēšanu. Ne jau Zaka. Viņa ar mani nesarunājās. Nes mājās. Visu darbiņus izdarīs. Man arī sirds kļūtīs. Atkal pornāt gribās. Ne. Un sīvēs tik jauki uzšķir, ka dziesmiņu man dziedā. Paskat, mūsu cilvēki ne tikai runāt, bet dziedāt. Drīz jau dejos un brauks ar velosipēdu. Jā, dzies. Nē, viņš tikai paklausties. Ik jau nocēries, ka viņam sivēm dziesmas ir. Es jau kāds āris. Kāds āris. Viņa ar mani runā. Vai tagad saprotat? Lija, vai tagad saprotat? Ko saprot? Nu, to, kad jūs ar savu klusēšanu esat veicinājusi noziegumu izdarīšanu. Es neko neesmu darījusi. Nu, jūs esat veicinājusi noziegumu izdarīšanu. Zakšanu. Neko es nezinu, neko es nedarīšu. Nu, jā, līdzdalība laupīšanā un citas personas iesaistīšana noziedzīgā darbībā. Tas ir ļoti nopietni. Es neko neesmu darījusi un neko nezinu. Jūsu attieksmi pret dēlu, tas ir šitā ielūgušā klusēšana, ko mēs varētu definēt Kā psiholoģisko teroru. tieši tā, kā psiholoģisko teroru. Jā, nu kas tu būtu domājis? Kas tu būtu domājis, ka es jau kaut kāda psihoteroriste? Tieši tā, māte dēla teroriste. Labi, tad tu tagad neuzvēl savu vainu uz citiem, ja? Tātad rakstīsim tik protokolu augšā un uz cietumu prom. Manu drauciņu! Nē, nekā cietumu! Nē! Es neko nevaru izdarīt, tas ir mans amats pienākums, ja? Nu vienīgi saimnieks. Kaimiņi, tu tā mani izpazīsti. Man sīvē! Nu, ko saimniek, rakstīsim aktiņu? Nu, tā kā sīvēnam nekas nekaiš. Jā, nu tā uz sekšu vesels, nu tā. Nu, un apstākļi arī tādi sarežģīti. Kā tas ir sarežģīts? Nekas tur nav sarežģīts. Rakstīt kāds tačā un uz cietumu prom būs kādu laiku no acīm gaukā. Māku kaimiņi taču tomēr. Nu, lai nu palīdz. Nu, tātad es saprotu tā, ka mēs to lietu varam uzskatīt par izbeigtu, ja? Paldies, saimnieks! Paldies, policis kungs! Es tagad varu iet? Vari. Nu, šoreiz garīgi novījušies nepajot. Mācības visu mūžu. Nu, gluži uz visu mūžu varbūt ne, bet kādu laiciņu jau nu Jopciks nedzēs gan. Nē, kāda te paši tā viss tādā kritikā kā. Mokā man kāds paskaidro, kas te notiek. Nu, nekas. Vienkārši Jopciks atkal katru reizi piedzēnās, paņēma aizgāja sīvēm, aizgāja šķūnīgi un atgulās. Mēs domājam, ka sīvēns nozagts. Tas arī viss. Man jābūt. Ei, nāc, tikai vairāk. Ja tālāk kādok Mārijā. Kur dzīties atkārt? Kas tur ir? Kas ir jūs tāda? Viņas izskatās no gluži kā Sinta, kas šeit pirmoreiz ieradās. Domā, kāda draudzene, vai? Draudzenes vai radinieces.
vajag galvas sasniegt, kas tā kumīgāka tā kā iedzēra. Bet mums ir ātri no viņām jātiek vaļā, un no citādi pat prātā kolektīvi sajūksim. Ko tā vajag? Mēs meklējam viesnīcu, kur apmesties. Jā, mēs apceļojam cik to zemi. Mums te vecmāmiņa dzīvojusi. Vecmāmiņa. Mūsu senči. Mēs meklējam savas saknes un saikni ar citu pusi. Ko? Viņām te rādi dzīvojuši. Tad jau viņa simtu nemaz varbūt nepazīst. Kādu simtu? Un tad jūs neesat braukušas pie simtas? Nē. Mēs nesastāvam nekādā organizācijā. Mēs esam individuāli. Kāds tā individuāliem? Viņas te pie viena nav braukušas, viņas ir pašas par sevi. Tā uzreiz būtu teikuši, nevis te runā mūdās apkārt par kaut kādām Indijām vai kādām pasaules pusēm. Indija nav nekāda pasaules puse, bet gan valsts. Vai nav vienalga? Nē. Tas ir ļoti svarīgi. Nedrīkst jaukt lietu savstarpējo stāvokli. Globālas dabas jautājumi ir jāzina. Globāli stāvokli. Bet uz to pēdējo arī es nesapratu, bet galvenajos vilcienos viss ir skaidrs. Zini ko? Tad lai viņi kur un kā pašām patīk, tiek to ar viņām galā, nevis lūdāk. Zemlaknieci cilvēki vairs var saprast no tās jaunās latviešu valodas, izdomājas visādas jaunas vārdas. Indijas, vēl mēs kādi globāli un kas. Tiek to ar viņām galā, te nekāda gulēšana nebūs. Tad jūs gribat pārgulēt mūsu sienšķūnī? Sienšķūnī? Jā, sienšķūnī. Sienšķūnī? Tas ir tik Nehigieniski un tik diletantiski. Vai tad jūs neesat neko dzirdējuši par lauku turismu attīstību? Par komforta nodrošināšanu turistiem? Esam dzirdējuši, bet mēs ar turismu nenodarbojamies. Mēs audzējam cūkas. Cūkas? Jā, cūkas. Un ja gribat ar komfortu un bez cūkām būsiem jādodās rajona centru, nu tur vienmēr viss ir pārpildīts. Vai tad te nekur tuvumā nav nekādas kulturālākas vietiņas, kur apmesties? Nu, jūs jau varētu mēģināt doties uz kociņiem. Viņi kādreiz izdot istabu 10 lati pa nakti. Ak, mums Dievs, tas tad gan ir dārgi. Dārgi, par attīstību ir jāmaksā. Nu, un jūsu šķūnītis? Līdz mūsu šķūnītim attīstība vēl nav nonākusi. Tāpēc tur šobrīd gulēšana vēl ir pa brīvu. Nē, ja nekā labāka nav. Nu, ja tā padomā, labāka būtu kūpsaukša. Tur ir ūdensvats. Nu, ja vien esat ar mieru piecies no cūku smaku. Nē. Šķūnītis būs gan labi. Jā. Nu, labi, tad es iešu pēc spilveniem un sapām. Līmenis. Laucinieki, kā tev ir? Palikuši. Vispār nekāda stila. Jā, cūku. Ko viņš grib? Dod visas kūpes. Jaunās. Tu skaidri zini, ka tas bija te? Vesels gads taču drīz jau ir pagājis. Nē, skaidri zinu, nu tepat, Jāņu nakts valē mēs iepazināmies. Nu tā tik bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Nu, kā tu mēs to tavu draudziņu atradīsim? Būtu vismaz vārdu paprasījums. Kā tur vārdi?
Vārdi tik man nemaz prātā tad nebija. Bet viņš jau būs policists, nu tāpēc, ka viņš jau tad bija policists Daudzukā. Nu tā kā vietējais, nu. Atvainojiet, man liekas, ka pie Diana. Diana, jā, cik krāsa, ka mums tas cūku nevies īpaši. Nu pārējie vēl nav klāt, tā kā būs mazliet jāpabeida. Mēs būsim neīstā laikā ieradušās. Kāpēc? Bērs. Cūci mirs. Vēl jau nebeigta. Bet tā tik slima, jā, kā uz miršanu. Jūs tik humāni cilvēki rīkojat nabaga cūci un bērs. Mums nemaz tikai cilvēku ar godu neprotas apgalvāt. Būs mācītājs. Lai mūžīga piemiņa cūka. Nē, nu kāds mums tai pilsētā ar kaut kādu muļķības sērgu stimulēt vajag? Nu, viņas vienkārši nezina, kas ir cūku bēres. Tas ir kaut kāds īpašs ūdens. Ļoti īpaši. Paņem dulci, pārgriež rīkli un pēc tam var jāpēda. Dulci? Jā, rīklis! Nu, pēc tam apēdīsim. Pagaidīnā, mēs taču varētu uzsienāt, vai ne? Nu, ja tā varēsim tiesniekšu tiks lieta. Brausim vienkārši! Nedomājami! Nu, tad ja jau jums ir diēta, varētu uzreiz tā arī teikt. Jūs taisoties nogalināt cūku. Mēs viņu nesāmies nokaut. Nē, kas ir Nogalināt dzīvu radību. Izceist viņas dzīvību! Jā, nu būs beigt un pagalam. Jūs gatavojaties noslapkavot. Tātad jūs galinājat? Mēs neatbalstām dzīvnieku nevīrīgu nogalināšanu. Aha, un pasakat, vai jums gadījumā tajās somās nav desa? Kāda jums dara, ko mēs ēdam? Jā, kāda jums darīšana par to, ko mēs ēdam? Šeit ir runa par konkrētu slepkavības mēģinājumu. Mēs nevienu neslapkavosim, mēs tikai gribam nokalt cūciņu. Nu jā, pēc tam arī apēst. Kas jums te Diana atkal par liekšanu? Kas tā par bļaušanu? Kas tas tāds? Bērbe! Saimnieks, galvenais. Tad jau jūs varat paskaidrot, kas šeit notiek. Kas notiek? Slepkavība! Slepkavība? Kāda vēl slepkavība? Nu, mēs slepkavosim cūku, atceraties. Jā, nabaga nelaimīgās, neaizsargātās Un apspiestā! visu cūku tiesību pārkāpšana, lūk, kas tas ir. Tu vai tad cūkām ir arī tiesības? Nemaz nezinās. Jā, cūku tiesību pārkāpumi. Klaji, akcijas lecoši pārkāpumi. Un mums tā kā nevienam, tas būtu jāieram. Noteikti tūlīt jāpilno kārtība šajā vai kāds viņai pārlikt neizvērties. Nu, līdz šim tas nav izdevies vēl nevienam. Bet es nesaprotu, jums ir kaut kas pret cūku kaušanu? Mēs neatbalstam. Jā, mēs protestējam. Mēs iestājāmies. Jā, mēs protestējam šeit notiek klaji tiesību pārkāpumi. Jā. Nu, cūku tiesību vai sivēnu tiesību, jo, lūk, mēs audzējam gan vienus, gan otrus. Mēs protestējam un pieprasām, jā, lai šie cūku tiesību pārkāpumi tiktu nekavējoties, lai tiktu pārtraukti. Tad jūs esat no kaut kādas cūku aizstāvju biedrības, vai? Nē, mēs neesam nekādā organizācijā. Jā, viņas ir pašas pa sevi. Jā, pareizi. Mēs esam individuāli un nesastāvam nekādā šitajā te organizācijā. Bet kāda jums par to vispār daļa? Kā? Mūsu mazāko brāļu aizstāvība ir katra brīvi domājoša indivīda svēts pienākums nākamo pauģu vārdā. Jā,
Un kādu gan mēs viņiem pasauli atstāsim, un kur gan tas mūs novedīs? Jā, kā tas mūs novedīs? Jūs izskatāties tāds gudrs un inteliģents cilvēks. Jūs taču nepieļausiet, ka šeit notiek tāda netaisnība. Jūs taču iestāsties par šiem nabadzīgiem, par šiem pazemotajiem, Nākājiem. Nu, es jau patiesībā... Kurš paliek? Es tas negaidīšu visu dienu. Es tagad visus gribu top darbu. Tā kā arī savam draugam Milcītim pasaka. Tad jūs esat par to visu atbildīgs. Un mēs domājam, ka jūs esat tāds inteliģents, saprotošs cilvēks, bet izrādaties īsti briesmonis. Nevis sargātu radību slepkavā. Kāda vilšanās, kauns! Man nepatikšanas vairāk nav vajadzīgs. Es tev gaidīšu pie šķūņa. Klausieties jūs abas! Lai kas arī jūs būtu, sākumā jūs ierodaties manā mājā lūgt naktsmājas, un tagad jūs uzstādat savus noteikumus, zin kaut kādus savus prasības. Nē, nu tas vispār ir neiedomājami, tas ir prātam neatverami. Tās abas ir kaut kādas rakās. Dievs to ar viņām galā. Tu man to nevari nodarīt! Pēc tāda cirka jau nu nebūs te nekādas naktsmājas un gulēšanas. Samāciet savas pēkšķenes un taisieties un piekat. Nē, tik viegli. Jūs no mums vaļāt tiksiet. Jūs uztīstat ziņas neatļautu visu to atstāt. Prom vārdas gatavās! Apus te nebūtu tišs! Prom vārdā! Nebūs te nekādas naktsmājas! Vai viņas ir prom? Romu darbu. Nu, bet zini, man jau šķiet, ka tam trakajām ar to vien nepietiks. Nu, ko tad jums vēl tādu varētu izteikt? Jūs darat to un kā gribat. Es gribu rokas klāt nelikšu. Nu, bet kas tā notiek? Ko viņš tur kļaustās? Tu piedēlu. Kas tur ir? Nē, nu tu smējies vai raudi, bet tās abas trakās tagad ir ar kolas ķēdēm pieķēdējušās pie cūku durvīm. Laigā tur visādas muļķi. Cīnīsimies par apspiesto tiesībām, nostāru vārdarbīgu cūciņas un vēl tādā garā visādas muļķības. Nu, varbūt to cūku mums neaiztikt. Man tā gaita patik ļoti negaršo. Viņš jāsauc policiju. Nē, atkal, ja ir policija, esiet mājās. Man nepatīšanas vairāk nav vajadzīgs. Tevi tak neviens nezinu, tu taču šigāns vairāk nezdodas. Nē, es tagad tādu godīgu un kārtīgu dzīvi. Ja ir policija, joptiks iet mājā. Nu, varbūt tad par ikvienu sarunājot. Nē, nu izskatās jau, ka nekāda sūku slepkavošana šodien nesanāks. Sabojota diena, nekas nav izdarīts. No laikam grūti stāvēt tā pieķēdētam. Jā, tas nav viegli. Ne katrs to var. Nu jā, no būs man arī jāizmēģina. Vismaz zināšu, kā lodas ganīgās mūs. Nu, jūs to nevarat zināt. Nu, ko tad jūs tur vairs ārā neklaigājat? Viņām ir pusdienu
ejiet ārā un piketējiet, cik ilgi vien jūs tur gribat. Mēs nekur neviesim. Mēs paliksim šeit. Jā, mums ir sēdušais pikets. Sēdušais pikets, lauku mājas virtuvē. Nu, vai nav skaisti? Un man viņas jāpacieš pašam savas mājas virtuvē. Tad lai jums sēž. Būs ārā ir nosalušas un rodi ar sakoduši. Es tā arī gribas. Vai tu gadījumā tā nav tesa? Tas nav gan. Un mēs to lopiņu pat nenokāvām. Nē, jūs jau viņu tikai apēd. Nu, kas te pie jums atkal notiek? Atkal cūku nosaka. Nē, nu kā lai tev to tagad paskaidro? Diena, skaidro to. Man ir lietiskais pierādījums. Smiešs, maizvērties. Kas tas par pierādījumu? Vai tikai tu man atkal netaisies iznovarot? Nē. Diena šoreiz nav pierādījums. Es dodu savu godu vārdu. Un tā sviestmaiņas patiešām ir pierādījums. Viņa apēda manas pierādījumus. Tu redzēji, vai ne? Tu redzēji, mēs arī redzējām, ka viss iespējas ar desu, un viņa to apēda. Viņa apēdas iespējas ar desu. Jā. Tā neredzēja kādas iespējas ar desu. Es to redzēju, un tas tev ir jāieraksta protokolā. Jā, tā bija iespējas ar desu. Mēs redzējām. Tā bija spieda. Nē, nemuldi. Tā bija iespējas ar desu. Nē, jūs nevarat pierādīt, tā bija ar spiedu. Nekā tā bija desa. Mēs Tā bija desa iespējas, tas ir jāieraksta. Tā bija jā, protokolā. Nē, neklausīs viņā. Neklausīs tā bija desa. Nē, tā bija desa, un tu muldi. Tā bija desa. Tu muldi. Viņa tā pašas vai vaļas. Mēs gribam jāpēc tā pašas vai vaļas. Nekā mēs tā. Es esmu rektorkīra. Labi, dēsas var atpūst, pateikt, kas ir. Nē, nu kaut kas jau te obligāti notiek. Jā, bet kas ir Nemuldi. Nu, Desa. es vēl nezinu. Un kas varētu zināt? Nu, es domāju, ka te neviens vēlams īsti nepateiks, kas te vēl notiek. Un jūs kā pāris pārstāvis esat jums kursā. Tātad mūsu kārtības piedājušā vaļa atkal nav uzdevums augstumos. Un jūs zināt, kas te notiek? Tā, tad mēs arī to pierakstīsim, ka mūsu prese atkal strādā, nezinot faktus. Sabiedrībai ir tiesības zināt, kas pasaulē apkārt. Šeit nav nekāda pasaule. Un sabiedrībai ir gluži vienalga, kas notiek šajā nolapītājā cūkfermā. Tā ir preses pārstāvju ierobežošana. Jūs pārkāpt savas pilnvaras. Jūs visi, tas ir jums! Dāmas! Es jums lauku! Tā bija desa, ko stāstīja. Kas te notiek tagad? Vai jūs zināt, kas te notiek? Nē, es te gulēju. Jūs domājāt, ka notika tik svarīgi notikumi, no tā gan neviens neticēs. Es saku. Noteikti ir kas slēpjams. Es tev saku, ka es gulēju, un neko es nezinu, ne par nedzirdēju, ne par tām cūkām, ne desām, ne sēriem, neko es nezinu. Nu, Bet jūs īrīs aizlaidies. kā aizlaidies? Viņš ir duši izlaucīta. Un mana nauda! Nu jūs runājat, Kā? ka mēs Māte, tu taču neiedevi viņam savu naudu. Mana naudiņa! Thank you.
Sprauliņ, kur vai jau tā nāc vieni? Par to svien pārmutamies. Nu, ja ir aitas ar labu vilnu, tad cirpējs jau vienmēr atradīsies. Labi, ka ar visu to jēdzu, tomēr to cūku izdevās nokaut. Jāiet skatīties, kā gaļa žābēs. Kādu dabasām redzās žābēs? Nu, tur jau nekas nevar noiet reizi. Galvenais, ka malkas neatgriežas. Žābēs, lai nevienu malkrāt. Tu ar vienu vēl te sēdi un gaidi, ka tev kā žēlos? Man žēl. Pareizi jau arī dara. Tavā vecumā prātiņām vēl vajadzēja būt vietā. Kā tagad dzīvošu? Dzīvos kā visu normāli pensionā. Kā tad? No pensijas? Jā, izdzīvošu jau kaut kā izdzīvošu. Visu būs normāli. Tev tagad vajadzētu bagātu sievu. Tu man pārdot gribi? Jaune. Vienu dienu pašu satiku veikalu Andropolīnīti. Viņai daudz naudas radi ārzemēs. Tāda jauka sieviete, taisni kā radīta tev būtu tagad. Jā, nes cik reizi jau to esmu dzirdējis. Redz, tu jau var sāc par viņu domāt. Par tādu naudu, tādu meiteni, jādomā. Meitene! Viņa taču ir pusgadsimtu vecāka par mani. Viņa taču ir krietni vecāka par tevi. Pusgadsimtu joks tāds 10, 20 gadus. Nu, bet tāda jauka meitene būtu. Tu man veceni pa sievu piesmēri. Vai tu vienreiz liksies mierā? Tieši tāds. Nav mīlāk. Būtos kāds labs. Pirmoreiz redzu, ka tu kaut ko nes uz mūsu mājām. Parasti gan ir otrādi. Tas nav jums, tas ir mans. Nu, kas tad tev tur ir? Tā kā man tagad ir pazīstama šuvēja, tas ir jāprot izmantot. Man te ir tik daudz labu visādi krēju, un tikai kāda mīlīte, kāds caurumiņš, un varēs uz bāli reku. Vai tā nebija pode? Tas tak nekas, kādas var izskratīt. Šito mana vecmamma vilka. Nu, vai tik tā nebūs bijusi vecmamma? Nē, vecmamma šito te. Tā ir īsta Kristīna no Francijas. Jauki. Jā. Nu, redz, man liekas, ka Sīta tev nevarēs palīdzēt. Kāpēc ne? Tik daudz labu cūku drēbju, tikai bišku jāpielabu un varēs valkot un valkāt. Nē, nu, tu jau tā lieta, ka viņas ir pārāk labas. Nu, Sīta ir prasta šuveīte, bet, nu, te jau vajadzīgi profesionāli restaurētāji. Tas ir kas? Kādi pa brīvo! Aha! To jau tu gribētu kā pa brīvu! Tu būtu gatava arī pakārties pa brīvu, ja tu vienmēr pa brīvu iedotu! Trako! Nav pa pāsta! Dara visu! Vajag pa pāsta pa galu! Tu slotu vai? Apkā man slotas ar putekļu sūtēšu paudu! Sita, palīdzi! Kas tad jums par svētkiem? Nu, vienam otram arī varbūt būs svētki. Nu, kā te izskatos? Kā
Paldies! Ak, tas! Nu jau to likām Andrupuli. Nē. Tik traks gluži es vēl neesmu. Bet, klausies, aizskrien uz pils kudogu un saplūc viskaistāko puķi, ja? Interesanta mode mūsdienās. Tie nav man, bet tupiņīs. Mēs tā kā sakāvāmies. Labi izskaties. Apciemosi savu Andropolinu. Centros. No Andropolīnai tādi lauku ziedi būs par prastu. Tev nepatīk? Patīk. Kam domāts? Nu, tas atkarīgs no tā, ko tu man tagad atbildēsi. Kā to atbildēt? Nu, kā tev tur bija ar to precēšanos? Kādu tavu darīšanu? Nu, tu neatbildēji uz manu jautājumu. Precēšos. Un ar ko, ja nav noslēpums? Izsoli rīkošu, un tas, kurš vairāk solīs, to arī ņemšu. Nu, un es arī varēšu piedalīties. Nu, ko tad par kaut ko tādu tava Andropolīne teiks? Liec nu mierā, Andropolīne. Es tevi tagad biju. Tu neesi nokritis ceļos, un es sirdsmīļā Diānī kļūsti par manu sievu. Tu gribi, lai es nokrītu ceļos? Jā, gribu. Nu, ja jau tā vajag. Mīļā Diāna. Sirdsmīļā Diānī. Sirdsmīļā Diāna, vai tu kļūsi par manu sievu? Nu, kāpēc ne? Ko tad tu te tā stāv kā stāvs? Vai saimnieks? Ko saimnieks? Nu tad bučojas par tevi. Ar Diānas taču. Ar Diānu? Jā. Kur tad viņi? Nu, kur? Istabā. Ko tad jūs te manā virtuvē tagad nodarbojaties? Es esmu brūcaiznieks. Ko tad tu mājā plikas krēji? Tur Tas tavs dēls bučojas. tu, te zini, manu dēlu viss nezākās ir laukā. Agri visam savām paklām. Policijas darbs! Policijas darbs! Vai šeit ir policija? Un tu ko brīnies te vēl? Es negribētu avīzīt atnest. Vai tā nav jopcika balva? Ir tā kā lūdīgi. Kādas šausmas! Kādas šausmas! Visu plataismas! Tu godu viņu sauc par žālētavu. Es te teicu negrabsties. Nu vajadzēja tik to malku likt mierā. Par tad es ko sliktu gribēju. Es domāju, piemetīšu vēl nāciņu. Lai manāk kuras. Tur tā dūmi vien bija. Nu garšoja. Varam vārdi. Paklau. Bet varbūt viņi tādā izsauks policiju? Mans mīļotais. Sirds mīļotais. Kad nav laika tavām sirdslietām.
mums ar sanāk pamatīgi nāk un pamatīgas nepatikšanas. Šeit jūs esat! Jūs stāvās pilsētniec esat! Kā? Jūs uzdevāt šādu! Jūs! Mums jau tikai pārējiem nodeļu! Nē, nu tās trakās nosveļinājums uz kūpinātavu jāzvana policijai, lai sēdinā cietumā iekšā vairāk neko, lai visu māju nosveļināt. Kaut kas tāds. Policija jau tā! Policija nemaz nav jāsauc! Privātais policists! Paldies Dievam, policista kungs, ir krāsīs noskaidrot. Nu, šoreiz gan nē. Nu, šoreiz es neatrodos kā valsts amatpersona, bet kā lūdzu vietas. Kāds vietas? Kādu vietu? Es precos? Es arī pracu. Jūs kā kopā vai atsevišķi? Neko, ne manīju, ne redzēju, ne dzirdēju. Es gan manīju un redzēju. Tāds jauks pāris, tāds skaists meiteni un Atpīd šāda piesauks vēl nelaimi. Man ar antropolīni viss norunāts bija. Kāpot un pārzunāt, jo kāds apsveic. Kā varēja tēvs? Man aiz muguras, kā manu labo sirdi. Kā tu tā vari? Nu, pati vienlaigi, visu laiku tīcināja. Precies. Un tagad, kad es precos,